Labdien! Un esiet sveicināti pirmajā epizodē jaunajā Grigo Talk sarunu šovā. Šodien pie mums ciemos ir Saeimas deputāte Linda Liepiņa. Čau! Čau! Kā iesākusies tev ir rudens sesija? Saeimā tagad ir pēc vasaras pārtraukuma sākusies rudens sesija. Interesanti, ir pārmaiņas, ir jauna valdība, ir jauna koalīcija un arī jūtam zināms spriedzi, teiksim tā, jau pašā sesijas sākumā. Tā kā, redzēsim, kā ies jaunai koalīcijai, jaunai valdībai. Domā, būs interesanti? Zini, interesanti, droši vien nav tas pareizais vārds. Man ļoti gribētos, lai beidzot politiķu darbības nest arī kaut kādas izmaiņas cilvēkiem, Latvijas iedzīvotājiem. Mēs būtu pelnījuši sagaidīt kaut kādas pārmaiņas Latvijā, manuprāt. Tas ir būtiskākais. Interesanti varbūt arī viss kaut kur citur, ne tikai parlamentā, teiksim tā. Tā nebūtu vieta, kur būtu jābūt interesanti. Tur būtu jādara reāli darbi, teiksim, mazāk jārunā un vairāk jādara. Un vairāk jāieklausās, teiksim, speciālistos, varbūt tās nozares pārstāvjos, kas zina, ko tieši darīt. Tāpēc, kad nebūs, kā saka, nav ko slēpt. Es uzskatu, ka esam nonākuši tādā situācijā, ka Latvijā ļoti grūti laiki. Ja? Un nepaliek, diemžēl, labāk. Šis, sanāk, 14. saima ir otrais saimas sasaukums, kurā tu esi ievēlēta. Jā. Kāda ir tava motivācija turpināt politisko karjeru? Es nedomāju, ka kāda motivācija neturpināt. Faktiski ir bijuši kaut kādi uzsisti puni, droši vien, un priekš pieredzes kaut kādas arī lietas, kurām iespējams es pirmo reizi, kad man ievēlēja, nebija gatava. Bet politika nav izklaide, ja? Tā nav vieta, kur nākt izklaidēties un labi pavadīt laiku. Ja? Tā ir tomēr cīņa par varu. Un varu neviens tāpat neatdod. Un skaidrs, ka nav iespējams sasniegt kaut kādus mērķus, izmainīt kaut kādas lietas, kaut vai to pašu nodokļu politiku, ja, kas ir ļoti būtiski uzņēmējiem. Nesot pie varas, ja tu neesi pie varas, tad panākt izmaiņas ir ļoti grūti. Ja. Lai gan esot šobrīd, un atkal arī šajā sasaukumā, es esmu opozīcijā, šī opozīcija, es uzskatu, ir daudz kvalitatīvāk, ja salīdzinām ar 13. saimu. Man ir sajūta, ka mēs kā opozīcija labā nozīmē dzenam uz priekšu arī koalīciju, elpojam viņiem pakausī. Un es domāju, ka daudzas lietas, kas notiek, ir pateicoties arī, teiksim, tādam opozīcijas spēkam. Tā. Deputātiem bieži vien, pirms viņi nodod, bet uzņemās šo deputātu mandātu, žurnālisti bieži vien uzdod jautājumu, jūsu tā kā personīgais mērķis, ko jūs vēlaties sasniegt. Kāds būtu tavs 14. saimā? Es negribētu tā dalīt 14. saima vai 13. saima, bet vispār, teiksim tā, ar politiku es esmu bijusi saistīta jau no agras jaunības. Teiksim tā, tas ir mans ģimenes nopelns, ja varētu tā teikt, un visvairāk mana tēta nopelns. Un, teiksim, tad pa starpu bija tāda pauze, bet, savā ziņā, es domāju, ka jā, ir virkni lietas, kuras es gribētu izmainīt, un kāpēc es vispār nokļuvu politikā, un tas ir dēļ uzņēmējdarbības vides sakārtošanas, jo es saskāros ar ļoti daudzām problēmām, strādājot tieši mazajā biznesā, un arī, teiksim, padzīvojot Igaunijā, es redzēju, ka lietas var tikt darītas savādākas, kaut vai tie paši nodokļi, dažādu institūciju attieksmi pret uzņēmējiem, komunikācija ar to pašu valsts ieņēmumu dienestu un tā tālāk. Šobrīd tu jau minēji, ka es biju ievēlēta arī iepriekšējā sasaukumā, tātad aktīvajā politikā es esmu 5-6 gadus, ja, ņemot vērā arī visu, teiksim, to priekšvēlēšanu ciklu.
Par nožēlu jāatzīst, tās pārmaiņas nāk, viņas nav, ja? Kamēr iestāsti, kamēr pierādi ar cipariem, ar vispār par to, ka nedrīkst ierēģi dzīvot tikai Excel tabulās un ir jāspēj modelēt, kādas pārmaiņas var nest vienas vai otras nodokļu izmaiņas. Tur nav tik vienkārši, ja? It kā daudzas lietas, kas mums liekas pašiem par sevi saprotams, cilvēkiem, kas ir visu mūžu bijuši tikai, teiksim tā, politikā un nav saskāršies ne ar ko citu, kā tikai ar valsts darbu, teiksim tā, grūti viņiem ir saprast. Daudz, kas, teiksim, tiem pašiem uzņēmējiem liekas pašsaprotami. Vai, pirms tu kandidēji uz 14. saeimas vēlēšanās, vai tev bija iespēja arī kandidēt citas partijas sastāvā? Tu domā 14. vai 13. saimu? Tieši uz 14. Tieši uz šos. 14. saimā man izvēle bija, es negribu, teiksim, konkrēti, tagad mēs varam atklātāk varbūt parunāt par 13. saimu, bet 14. saimā es izvēlējos iet kopā ar Aināšu Lesaru un tam, teiksim, tā ļoti īsi sakot, tur ir divi galvenie iemesli, ir tomēr uzņēmēja darbības jomā Ainārs ir sasniedzis ļoti daudz, un viņam ir viņa vīzija par to, kā viņš redz Latviju saskan daudzajādā ziņā ar manu vīziju. Un neapšaubām Ainārs ir ļoti spēcīgs līderis un ļoti harizmātisks cilvēks. Jā. Un, teiksim, laust to politiku, kāda tā Latvijā ir bijusi jau vairāku gadu desmitu garumā, es domāju, ka nav daudziem pa spēkam. Tā. Aināram es domāju, ka tas varētu izdoties kopā ar komandu. Attiesim nedaudz apakaļ laikā uz valsts prezidenta vēlēšanām, kas bija, manuprāt, maija beigās. Jūnija sākums. Jā. Ļoti daudz virmoja tādas baumas, ka līdz ar jaunievēlēto prezidentu neskatoties, kas tajā laikā būtu bijis vai nu Uldis Pīlēns, vai nu šobrīdējais jau prezidents Edgars Rinkevičs, būtu jābūt izmaiņām koalīcijā. Arī pat es biju klāt šajā dienā, kad tika vēlēts prezidents, un žurnālisti starp šīm balsošanas kārtām, intervējot politiķus, tieši arī konkrēti šo jautājumu uzdeva, vai ir gaidāms izmaiņas koalīcijā, vai tā ir taisnība. Kā tur īsti bija? Vai tur bija dzirdams kaut kādas šādas runas? Varbūt tu pati kaut ko biji dzirdējusi par šo? Svecītes neturēju. Skaidrs, ka runas klīda. Bet es vispār esmu tāds cilvēks, ka man liekas, ka tāda liela uzmetiena līdz galam man negribas ticēt, ka tā var būt, jo skaidrs, ka šis ir bijis tāds uzmetiens attiecībā pret lielu daļu vēlētāju. Kā saka, ja tev jautājums ir, vai tika sarunāts, klāt es neesmu stāvējis, ja? Bet, manuprāt, tas, kā tas izskatās, ka pats Kariņš atkāpjas un nāk vietā valdības vadītāja, kas ir Kariņa palīgs bijusi daudzus gadus, ja? Tāpat vienotība, viņi nomaina tikai partners, ir tā, izskatās pēc tādas lielas politiskas maucības. Ja. Ja tu man prasas par iemesliem, tad es domāju, tur varētu būt vairāk iemesli. Arī viens ir raušanās pēc krēsliem, un klīst arī runas, ja, ka, teiksim, Kariņš ir sen kārojis nokļūt Eiropā, un viņa interesē Eiropas komisāra amats, ja. Viņa partners, teiksim, partijas biedrs, ne partners, ja, ne tādā ziņā. Rinkevičs arī esot kārojis nokļūt Eiropā, ja. Es nezinu, tie ir tādi minējumi, kas tās runas, kas klīst apkārt, ja, kad Rinkevičam, lai viņš neiet uz Eiropu, tika piedāvāts lūk šis te prezidenta amats, ja. Kariņš, ja būtu palicis premjers, viņš nevarētu kandidēt kā uz eiro komisāru. Un tad tagad viņš ir ārlietu ministrs, viņš to var darīt, ja. Tad atlika vienkārši, atlika savāk balsis, ja. Kuram ienāca prātā šī ģeniālā ideja, nezinu.
Nu, un vēl jau ir arī, protams, ilgā Aivara Lemberga lieta tiesas gaiteņos, jā. Vai kāds labvēlīgāks lēmums šajā tiesvedībā tika piesolīts, kāpēc, teiksim, ZZS maina ļoti daudzos balsojumos savas domas, savu nostāju. Viņi rīkojas tā, kā iespējams viņa vēlētājs noteikti nebūtu gaidījis. Saprot, tie ir tikai minējumi, jā. Bet tad ir šeit jautājums arī par politisko korupciju, pieņemsim, jā. Vai korupcija skaitās tikai tad, ja iedod naudu, vai korupcija neskaitās tad, ja tev piesola amatu par kādu darījumu, jā. Vai tās ir tikai sarunas, vai tās ir vienošana, vai tās tomēr ir, Un šeit jau, droši vien, kad, korupcijas apkarotājiem būtu jāpievērš uzmanību vairāk šādām lietām, jā. Ir tā, kā ir. Man ļoti patika tas, ka tu pieminēji šo te faktu, ka Zaļo zemnieku savienība maina balsojumos bieži vien savu nostāju daudzos jautājumos. Un saistībā ar to es tieši gribu tad atsaukties uz to jautājumu, ko es tev gribēju jautāt, jo ļoti daudzi politehnologi, žurnālisti, vispār cilvēki, kas ir piesaistīti politikai, bija pirms jaunās koalīcijas izveidošanas ļoti kritiski un praktiski teica, ka tas ir neiespējami vienotībai ar Zaļo zemnieku savienību strādāt kopā vienā koalīcijā tikai tā fakta dēļ, ka šī partija tās ideoloģijas ir ļoti atšķirīgas. Bet kā mēs redzam, šobrīd tad viņi kopā ir vienā koalīcijā. Tur vairāk bija tieši Aivara Lemberga faktors, jā, ka tur pirms vēlēšanām tur skaļi tika deklarēts, kad ir Aivara Lemberga kopā nē, un tagad izrādās, ka kopā jā, kā saka, krēsls maina viedokli, jā. Diemžēl. Kā tu vērtē šo te jauno valdības sastāvu? Jautāju šo tāpēc, ka gan tu, gan daudzi tavi kolēģi no partijas, ko tu pārstāvi Latviju pirmajā vietā, ir teikuši, ka šī Kariņa valdība, iepriekšējā valdība, ir rīcība nespējīga. Un jautājums, kā es vērtēju šo valdību? Jā, kā tu skati, vai no šīs valdības ir sagaidām lielāka rīcība? To mēs redzēsim. Es baigi negribu uzreiz norakstīt. Es ļoti gribētu sagaidīt, un es nedomāju, ka tur varētu būt kaut kāda politiskā greizsirdība vai kaut kas, lai tikai viņiem nesanāk. Nē, tieši otrādi, lūdzu. Lai sanāk, katrā ziņā, manuprāt, arī mūsu partijas deputāti, mēs nekādus šķēršus neliksim, lai tiktu realizēti un pieņemti kaut kādi loģiski adekvāti lēmumi. Pieņemsim, šobrīd es esmu ļoti priecīgi, kad strauji virzās uz priekšu lēmums par šo te palīdzību kredītņēmējiem, par hipotekāriem kredītiem un par nenormāli augstajām Eiriboru likmēm, ja, kas faktiski ir pirmais tāds lēmums pret daudzus gadus Latvijā pastāvošo banku lobiju. Šis ir ļoti apsveicami. Ir mīcīšanās ar kompensācijas mehānismiem attiecībā par tarifiem, kas ir elektroenerģijas tarifi. Ja. Daudz lietas, teiksim, kas būtu jārisina primāri. Paskatīsimies, kā veiksies. Ja. Tajā pat laikā šobrīd par vienu no prioritātēm tiek izvirzīta Stambulas konvencijas ratifikācija. Es nedomāju, ka šai būtu jābūt prioritātei, ņemot vērā to, ka iedzīvotāji ir diezgan bažīgi par šīs konvencijas ratifikāciju. Nav tas viedoklis tāds viennozīmīgs. Latvijā tomēr diezgan konservatīva sabiedrība. Jā. Un tad ir jautājums, kādēļ tik grūtos ekonomiskos apstākļos par prioritāti tiek izvirzīti jautājumi, kas diez vai palīdzēs cilvēkiem labāk dzīvot, kaut kā tā. Bet kā opozīcija reāli Saeimā ir? Es saprotu, plenāru sēžu laikā no tribīnas var izteikties par jebkuru likumprojektu, jebkurš
Tur ir sava kārtība. Ir saimas, teiksim, galvenais kārtība ierobežojošais ir saimas kārtības rules, jā, kas nosaka visu darbību. Saimā par visiem nevar izteikties, bet faktiski ir veids arī, kā var izteikties pie katra balsojuma. Jā, tā kā. Jā, un tas jautājums bija, kā, respektīvi, tu esi opozīcijā. Tu arī minēji, ka šajā saimnes sasaukumā opozīcija ir tik spēcīga, ka jūs jau minat uz papēžiem koalīcijai. Vai reāli ir tā, ka jūs arī uzklausat gan komisijās aprunājot dažādus likuma projektus, vai jūs tiekat ignorēt? Jo es esmu daudz arī novērojis, ko opozīcijas partija pārstāvi, sociālos tīklos, ar ko viņi dalās. Ja tas, ka valdībai nekas nenesē, viņi pieņem lēmumus vienbalsīgi, neuzklausa opozīciju. Kā tur ir? Zini, tas ir gan, jā. Ir, faktiski Kariņa valdība izceļās ar to, ka nevienmēr uzklausa. Man vienmēr gribās ticēt, ka kaut kas mainīsies, jā. Vai tā būs, nezinu. Ja tu atceries, kā tika pieņemts pagājušā gada budžets, tad neviens opozīcijas priekšlikums netika ņemts vērā. Bet faktiski nav jau jābūt tikai opozīcijai, lai kaut ko panāktu vai nepanāktu. Paskaties, teiksim, par PVN samazinājumu. Ja? Tad, kad zaļie ZZS bija opozīcijā, tātad šī sasaukuma pirmajā gadā ļoti naski sniedza labojumus un priekšlikumus dažādiem PVN samazinājumiem. Ja? Tajā skaitā pārtikai, augļiem, dārziņiem un tā tālāk. Atlika viņiem nokļūt valdībā. Viņiem būtu lielisks iespējas to realizēt. Ja? Viņi šobrīd tieši izvēlējušies iet pretējā virzienā. Ja? Samazināt to PVN likmi dārziņiem pacelt. Tā kā nevienmēr ir skaidrs, kas ir tās vienošanās, ko partijas panāk pie tā valdības galda tur aiz slēgtām durvīm. Ja? Tad šis ir tas, ko tu minēji, politiskais uzmetiens, ja es pareizi atceros, kā tajā tu teici. Skaitā. Jā. Tajā skaitā, saprot. Konkrēti ZZS politiskais uzmetiens, jā, es domāju, tur ir viens no, jā. Vēl viens ir, es nedomāju, ka ZZS vēlētājs gaidīja, ka viņi balsos par vienotības prezidenta kandidātu. Nezinu, vai ZZS vēlētājs saprot arī, teiksim, partijas vēlmu atbalstīt Stambulas konvencijā. Un tā ir, un arī par to PVN, un arī citi jautājumi, jā, kur viedoklis krasi mainās, nokļūstot valdībā. Tā kā, Es nolasīšu vienu tavu citātu, ko tu teici, precīzi nepateikšu, bet tas bija šajā gadā. Tu uzstājies no tribīnas ar krekliņu atlaist Saimu. Un tu teici, ja būtu ar vienu vārdu jāraksturo valstī notiekošais, tad tā ir muļļāšanās. Un man tev jautājums tāds. Tagad mums ir jauna valdība izveidojusies. Kā tu redzi, vai mēs joprojām muļļājamies, turpināsim muļļāties, vai ir jāatlaiž Saima? Un kāpēc? Tad tik daudz jautājumus salika kopā. Labi, muļļāšanās notiek, tas ir skaidrs. Un tas, ko es minēju sākumā, kad ir lietas, ko būtu bijis jāmaina jau kādu laiku atpakaļ, un tas vēl joprojām netiek darīts. Ierēģi neieklausās, un es vairākas reizes nonāku pie secinājuma, ka nevis pie varas esošās politiskās partijas, bet ierēģi vada valsti, diemžēl, jā. Ir jābūt ļoti spēcīgiem politiķiem, ministriem, lai vadītu savu sfēru virzienā, kurā gribētos vadīt un panākt kaut kādas reālas izmaiņas. Ja. Pretējā gadījumā ierēģi nosaka visus, tas ir viens, un tā ir muļļāšanās. Ja. Vai ir... Gaidāms izmaiņas, vai arī tavuprāt ir jāatlaiž Saima?
šis jautājums ir jāuzdod vēlētājiem. Jā, es domāju, ka jā, ka jāatlaiž ar Saeimu pēc tiem. Faktiski ir pagājis gads. Gada laikā nav notikušas nekādas izmaiņas. Jā. Gada laikā ir izveidota valdība, tad viņi kaut ko tur ņēmušies savā starpā, muļļājušies, tad viņi mēģināja izbeigt valdību, tagad ir sastādīta atkal valdība. Nezinu, Viena muļļāšanās. Protams, gribētu, lai tā nebūtu, bet, diemžēl, tas, kas notiek, rāda pretējo. Parunājam par tiem ierēģiem. Tu tikko minēji, ka mūsu valsti vada ierēģi. Un, ja nemaldos, tad Latvija pirmā vietā priekšsēdētājs, tavs kolēģis Ainārs Šlesers ir minējis, ka vajadzētu samazināt ierēģu skaitu valstī par 1/3 vismaz. Bet, kā tu redzi, ko tad varētu ar šo 1/3 ierēģi darīt? Jo man, starp citu, ir viena tāda ideja, ko es tev varētu izstāstīt. Ņemot vērā ar neseniem notikumiem to, ka skolām tika izsūtīt, un bērndārziem tika izsūtīt šīs draudu vēstules, ka it kā tur ir tā bumba ievietota, ja tu atceries noteikti. Tas bija šonedēļ. Varbūt, un ņemot vērā to, ka valsts policijas pārstāvis, es lasīju Delfos interviju, samelošu tagad, neatceros, kā bija vārds uzvārds vai kāda bija dienas pakāpe, bet minēja, ka mēs nevaram fiziski pārbaudīt visu šīs skolas vienlaicīgi. Mums nepietiek šo te darbinieku. Tad mans piedāvājums būtu tāds. Varbūt šo te 1/3 varētu dēļ šīs 1/3 varētu izveidot jaunu struktūru vienību, kas tieši atbildētu par šo valsts drošību, jo būsim reāli. Šodien valsts drošība tas ir ļoti būtisks jautājums, ņemot vērā visus ģeopolitiskos notikumus, kas notiek pasaulē. 1/3 ierēģi vienai struktūrai būtu pārāk daudz. Tad var dažādās. Nē, es domāju, ka ir daudz, ko darīt. Ir daudz sfēras, kurās darbinieku nepietiek, kaut vai arī tāpat izglītība, kaut vai arī drošība, ko tu tikko minēji, kaut vai arī dažādas privātās struktūras. Ja. Līdz ar to es domāju, ka ja šie paši ierēģi runā arī par pārkvalificēšanos, tad arī viņi, tas pats var attiekties arī uz viņiem, ja? Šī kvalifikācijas maiņa un tā tālāk. Ierēģi priekš tādas mazas valsts kā Latvija ir daudz par daudz. Ja? Tas vajadzētu, bet man ir savs redzējums, ka to es uzskatu, ka pie varas esošā vienotība ir šādā veidā rada sev elektorātu. Tie ir ierēģi, kas arī balso par pie varas esošajām partijām. Un tas ir tas, ko viņi visticamāk negrib pazaudēt. Jā. Ir ļoti grūti nobalsot pret savu darba devēju. Lai gan tajā pat laikā es zinu, ka ir pietiekami daudz ierēģi, kuriem šī situācija neapmierina arī ar lielo ierēģu skaitu, jo ne visi strādā ar pilnu adeptu, teiksim tā. Jā. Un, tur ir daudz ko darīt, manuprāt, ja, gan funkciju pārdalē, gan funkciju apvienošanā. Es domāju, ka ir daudz institūcijas palikušas vēl kopš kaut kādiem senākiem laikiem, kuru funkcijas varētu būt pat beigušās un kuras būtu jālikvidē. Tā kā jautājums ir tikai par politisko gribu un šķietam tādu nepopulāru lēmumu pieņemšanu. Bet tu gribi tad teikt, ka tu minēji, ka liela daļa šo ierēģu arī balso par vienotību. Es domāju, ka noteikti. Un tad, ja ierēģu skaitu samazinātu, tad arī vienotības izredzes tavā skatījumā būtu mazākas, tikt ievēlētai. Domāju, ka jā. Un tas ir opozīcijai izdevīgi.
jā. Nē, bet šis nevajag skatīties to, ka mums ir izdevīgi, lai par vienotību mazāk balsot, un tāpēc vajag atlaidīsim ierēģus, jā. Es domāju, ka, mēs katrs esam saskārušies ar šo te pietiekami lielo birokrātiju, ierēdniecības skaitu un daudzām citām lietām, kuras redzu, ka kaut kādu procesu var tikt optimizēti, jā. Kaut vai pieņemsim tagad pēdējās dienās izskanējušais par to, ka tagad tiks kontrolēti ieņēmumi pensionāriem, kur saņem virs 500 eiro. Man nav saprotam, šis vēl nav pieņemts kā likums, ja, šī te ministru kabineta iniciatīva nāks tieši nākamnedēļ būs Saeimā, ja. Man ir jautājums, kādi ir racionālai iemesli šādai te iniciatīvai, ja. Un saprāt, lai to kontrolētu, lai to darītu, ir atkal vajadzīgs resurss, ja. Un gala beigās jāpadomā par to, cik valsts tērēs uz kontroli par katru, lai izkontrolētu katru neieņemto eiro, ja. Manuprāt, tas ir daudz vairāk nekā tas eiro, ko varētu ieņemt. Ja. Šīm darbībām būtu jābūt vērstām pilnīgi citā virzienā, lai kontrolētu un sekotu lieliem nodokļu nemaksātājiem. Ja. Būtu jāapkaro kontrabanda. Ja. Saprot, jādara daudz būtiskākas lietas. Es pagājušu nedēļu biju aizbraukus uz Latvijas-Baltkrievijas robežu, diezgan traki, ja. Es redzēju, tu liki Jā, Facebookā. Diezgan traki, ja. Ka mēs neesam 10 gadu laikā spējuši uzbūvēt žogu. Tiešām? Jo, kāpēc, ja? Un neviena galva politiski nav ripojusi par to, ja. Un tagad mēs saskaramies ar ļoti, ļoti daudzām problēmām. Un faktiski neviena galva nav ripojusi arī, to, ka paskaties, saprāt, ja mēs, kā saka, Latvijā vairāku gadu desmitu laikā būtu pieņēmuši veiksmīgus lēmumus, kas ir orientēti uz cilvēku un uz sabiedrību, nekad no Latvijas nebūtu aizbraukuši tik daudz cilvēku prom, jā. Un mums nebūtu jārunā ne par darba spēku trūkumu, nebūtu jāuztraucās iespējams par dzimstību tik ļoti un tā tālāk. Ir jāatzīst politiķiem, ka ir daudzu gadu garumā pieņemti mūsu valstī nelabvēlīgi lēmumi attiecībā pret cilvēku. No tā var secināt, ka tu uzskati, ka politiķiem pietrūks šīs atbildības? Atbildēt par pieņemtiem un arī tajā skaitā nepieņemtiem lēmumiem. Atzīt, ka ir lēmumi, kas ir bijuši pieņemti nepareizi, un ieklausīties vairāk cilvēkos, savos cilvēkos, kas, es domāju, Latvijas tautā, kas, šobrīd saka, nē, mums nevajag Stambulas konvenciju. Viens. Jā, ir lietas, kur jāieklausās, ir pēc iespējas vairākās, lielākās cilvēku masās, un ir jautājumi, kur jāieklausās ir nozara speciālistos, pieņemsim, jā. Es uzskatu, ka tas prioritāte šobrīd būtu, ka valdības vadītājs apsteigātu galvenās nozares valstīs, kas ir nozara pārstāvjus, galvenos spēlētājus, kas vēl šeit ir palikuši, un pajautātu, kas jums ir jādara, lai jūs varētu kas mums kā politiķiem ir jāizdara, lai jūs varētu ražot vairāk, lai jūs varētu eksportēt vairāk, jā. Un tad valdībai ir jārada šie te apstākļi, lai uzņēmēji priekš valsts nopelnītu vairāk naudu. Un priekš valsts nopelnīt vairāk naudu, tas nozīmē atnest valstī vairāk nodokļus, jā. Šis ir tas, ko mūsu partija visu laiku atkārtoja, ka ir nepareizi, pašos pamatos šobrīd politika nepareizi tiek veidota, ja, ka tiek pārdalīta nauda no vienas nozars uz otru, un nauda nemitīgi trūkst, ja, un neviens nerunā un nedomā par to, kas ir, ja, nevis neviens, bet, no tiem, kas ir, es domāju, vadības līmenī valdība nedomā faktiski nemaz, kā nopelnīt naudu, ja.
kā atgriezt uzņēmējus, kā atgriezt ražošanu, jā. Kādi soļi ir jāspēr, lai uzņēmēji iznāktu ārā no pelēkā sektora, no pelēkās zonas. Jā. To mēs nedzirdam, diemžēl. Nobeigumā, Linda, tuvojās Latvijas dzimšanas diena. Ko tu novēlētu Latvijai? Es novēlētu Latvijai, man par Latviju vispār tāda vīzija, kādas Latvija redz, un es arī ticu, ka Latvija tāda būs agri vai vēlu, ka Latvijā dzīvo laimīgi cilvēki, laimīgas ģimenes, un šeit dzīvojošie cilvēki ir lepni par valsti, kurā viņi dzīvo. Un to es arī novēlu Latvijai, lai šādu cilvēku būtu vairāk. Man patīk tavs novēlējums. Linda, paldies tev šodien par tavu laiku. Paldies, ka atnāci. Paldies, ka uzaicināji. Tev no mūsu ģenerālsponsora Kafijas banka dāvana. Kafijas banka lielākais grauzdētājs Baltijā. Droši pagaršo. Tu teici, tu mājās dzer kafiju. Droši pēc tam ieej mājaslapā, izvēlēs savu produktu, kas tev vairāk ieinteresējas un lai tev labi garšo. Arī liels paldies atbalstītājiem Via Jūrmala Outlet Village un organizācijai Esi gudrinieks. Līdz nākamajai reizei. Paldies!